Čau visi, tā ir garāža reaģē. Garāža reaģē. Šodien mums ir ļoti īpašs izlaidums, jo mums ir īpašs viesis, kas pastāstīs par ļoti īpašu pasākumu. Monkeys! Par savu dzimšanas dienu. Kurš nezina, par ko mēs runājam, ir mūzikas, rockmūzikas, smagās mūzikas festivāls Monkey Pride, kas notiks šovasar, kurā datumā? Mūziķu sajiets 17. līdz beigām jūlijas. Jā. Un pie mums īpašais viesis ir pasākuma organizators. Galvenais tētis, vainīgs. Vispār tā viņš svin savu dzimšanas dienu. Savādāk var? Nevar. Kā tu nesvēs? Kristaps. Čau. Nu, principā, jā, nu tā kā jau pateicu, tad mēs mēģinām uztaisīt kādu mazu festivāliņu ar savādākām grupām, kas ierodās no visas pasaules. Cik pasaules valstis šogad būs pārstāvētas, piemēram? Nu, vismaz abas Amerikas, Dienvidkoreja, tātad Āzija un visa Eiropa. Nu, tā, pa lielam, bet mēs jau nekad nezinām. Kurā vietā tas notiek? Tas ir mazā miestā, saucās Vandāni. Pareizāk sakot, mājas saucās Vandāni, bet miestas arī tur tāds pats. Gribi teikt, no Korejas vai no Meksikas brauks grupas speciāli uz Latgali? Tagad jau Zemgale, agrāk jau bija Sēlija. Bet labi, vienkārši Alda runāt uz čukšņu. Jā, teiksim tā, uz nekurienes vidu brauks grupas no visas pasaules. Bet te labākā vieta, kur Latvijā uzspēlēt. Vai ne? Pļavā, jā, piekrītu. dabā, Dažreiz cilvēki saka, pakaļā kožots. No Rīgas baigi tālu nebraukšu. Cilvēki brauc no Meksikas, no Brazīlijas, no Korejas. Klausies, un kuru gadu šogad jau būs festiņš? Oficiāli būs 5. Neoficiāli, es nezinu, kad bija pirmais Rīgas Prides? 2010 kaut kas? Tāpēc Prides? 2008, 2009 kaut kas tam līdzīgs. Pirmais Rīgas Prides, un tā kā es negribēju palikt Rīgā un svinēt savu dzimšanas dienu, tad mēs izdomājām aizbraukt uz laukiem un uztaisīt savu Pride. Un tāpēc saucās Monkey Prides. Ok. Man jau godīgi bija tāda, es šodien tā arī domāju, zināju, ka mums būs tikšanās, vai ir kāds sakars ar to Pride? Un neku tu šobrīd atbildēji. Tas ir vistiešākais sakars, jā. Vistiešākais sakars. Ok, mums ir daudz ko apspriest šodien, un mēs sāksim ar to, ka mēs apskatīsim pagājušo festivālu, pagājušā gada. Ir tāds neliels overview video, un darīsim to, ko mēs garāžā daram, reaģēsim. Lauki, daba. Man ļoti patīk tas plakāts, mocīši. Logo tika uztaisīts Barcelonā. Ļoti labs zīmētājs. Logo no Barcelonas. Bērni un motociklisti vienmēr gaidīti. Ne, vaibiņš jau rodās, jā? Saproti? Labs. Nu, depustūtis, protams. Kur Zaķis, kur nu bez zaķa? Zaķis. Kāds savādāk iesāks pasākumu, ne? No jā, kaut ko Latvijas. Bērniem draudzīgs. Bērniem draudzīgs, tas arī ir ļoti svarīgi. Vai Džeks ļoti noguris tālu lidoja? Jā, viņš lidoja no Baskiem. Savs mācītājs. Savs mācītājs, kurš atliež grēkus. Skatos, ka kaut kādi jau arī skatītāji jau bija tikuši uz skatuves, jā? Jā, skatuves jau vienmēr var uzkāpt. Izskatās, ka Kā labi. brīvi. Tā ir teikts, draudzīgs visiem. Brīvā skatuvē. Brīvā skatuve nav īsta, bet Oi, es ķeru to vaibiņu, to underground rock mūzikas vaibiņu, jā? Kāds tur ir? Tas tā nav kaut kāds šis lielais cits festivāls Latvijā, jā? Jā, tur nav piespiesta atmosfēra. Tev vajag klausīties tikai vienu mūziku un vienu stilu un ģērties tikai melnā. Viss ir krāsaini. Tieši tā, jo tie, kas nezina un grib braukt uz šito te pasākumu, atcerieties, jā, drezkots ir melns principā. Un mati pēc iespējas trakāk. Var arī ņemt masku. Esi tāds, kāds tu esi. Bez rupjībām, lūdzu, jā? Jā, bez rupjībām. Mošpic jau bišķiņ jau tur kaut ko visi iet pa gaisu.
Beļģi spēlē. Mūsu dalībnieks arī Pat invalīdiem ir viss pieejams. Mūsu dalībnieks Andris bija redzams starp citu video. Jā, esmu bijis pāris gadus mans mīļākais festivāls. O, šis labs. Bēl! Kā mēs to varētu nosaukt? Dupšu trieciens. Pirmais dupšu trieciens Latvijā. Ir Dance of Fall. Un, protams, pasākums notiek visu dienu, jā, Reki, skatos, ka jau nakts jau ir, jā. 3 dienas. Ne, nu es domāju, kad pa dienu sākam, naktī beidzam, tādā ziņā. Tādā ziņā, jā. Teiksim tā, tie, kas izslāpuši uz vietas, ir pieejams arī viss un izsalkuši tas uz vietas pieejams. Nu, jā, nu tas... Un laba ziņa, jā. kā teici, ir karsts laiks un gribās pelst. Tad jau Daugava ir turpat rokas stiepienā tālumā. Labs, šitais ir ļoti svarīga informācija, jā. Ir ko ēst, ir kur pakakāt un ir kur nopelns. Jā, nu, vairāk vajag. Padusītes no mūzika. Es cik saprotu, tas ir kaut kā tava māja, jā? Jā, manas vecmātes māja, nu, teiksim, autentiska vide. Vecmāte arī piedalās? Vecmāte, diemžēl, ir tajā saulē, tā ka... Viņa skatās no mākoņa maliņas un... Nē, man vecmātei bija tā, ka... Vai viņa ir jēzu mušpitu taisa? Man vecmātei ļoti patikās, ka pie viņas notikās liela pasākuma. Okay. Un tas vienmēr tanī malā, teiksim, bija tas, ka pie viņas sabrauc tur uz talkām viss pagasts, ja. Vai uz cūkubēriem, vai uz velnesko, viss pagasts bija tur, visi tusēja līdz rītam un visi bija apmierināti. Un tagad pat nav viss pagasts, tagad ir visa pasaule. Visa pasaule. Tātad tas notiek privātā teritorijā, nepiespiesta atmosfēra, viss brīvi. Viss brīvi. Jā, es pieļauju, ka ir kaut kāds tāds telšu vietas sadalīts, vai tu vienkārši atbrauc un kur tu gribi, tur telti cēl. Nē, nu, pa lielu mēs jau rūpējamies par visiem un telšu vietas ir iekārtotas ābeļdārzā, lai būtu ēna un tā. Tas ir labs, jā. Un skaisti. Un skaisti, jā. Un, protams, teiksim tā, mašīnu nolikt ir vieta un visiem pietiks, teiksim. Un mēs neiekasējam nekādu kapeiku par mašīnas nolikšanu vai tels vietu. Ok, svarīga informācija. Es zinu, ka daudzi pasākumi tieši uzspiež uz to, ka vajag katru kapeiku. Nē, mēs esam ļoti brīvi un atvērti. Mēs par to nepisīsim to prātu, kā sakot. Mēs jūs prātu par to nepisīsim. Bet vienīgais toaletes būs trīnītis. Viena, ja pa lielam. Nē, tā kā mums asās mērcītes piegādās burko un ledus, tad parasti pēc asām mērcītēm, mēs paši zinām, ka mēs viņas izgaršojam 2 reizes. Bišķi par cipriem. Es gan pieļauju, ka varbūt tas nav tik svarīgi, cik festivāla kvalitāte, bet cik ir bijis, tad cik izvar tas vidējais apmeklētājs skaits? Pagājušajā, man liekas, bija kāda 700. Tas ir nopietni. Ļoti mājīgi, draudzīgi, visi savējie, tu vienkārši jūties kā mājas. Un cik es zinu, jūs arī piedāvājat sportiskas izklaides savā festivālā, jo es zinu, ka tāda grupa kā Serabuļo pagājušajā gadu uztaisīja ritīgu tādu, var teikt, vingrošanu, sportisku garu. Kolektīvs skrējiens. Jā, kolektīvs skrējiens. To mēs arī starp citu arī kopā apskatīsimies. Principā tas saucās Kongalaini. Kongalaini, ok. Jā, Konga. Saprat, Kongalaini. Tagad arī pazīsimies, tie, kas nebija pamodušies, pamodās. Rīta rosme. Rīta rosme vakarā. Kongalaini kaut kā latviskā. Konga ir tā deja, ka visi skrien viens otru pakaļ. Vat kurā vēl festivālā Latvijā jūs esat redzējuši kaut ko tādu, ja? Ka grupa panāk to, kad visi aktīvi esošie tādī brīdī izskrien cauri visai festivāla teritorijai. Un pamodina tos, kas vēl guļ. Jā, tieši tā, guļ. Un viņi palika vien paši skatuves, tur vairs neviena nav. Tie tur kaut kur skrien. Visi kaut kur projām. Visi telša pilsētiņa tiek sagriezta kājām gaisā. Nevis tiešām nozīmē, labs.
Jo tā varētu būt tā kā tā tradīcija. Jā. Nākamajā dienā, kad ir kāda grupa, kas spēj to izdarīt, jā. Un tā viņi tur skrēja. Cik es saprotu, Sarabuļo, jāiemācās līdz rēdījuma beigām. Starp citu par nosaukumiem. Jā. Ir izaicinājums man te, Oskar. Tagad lūdzu, vari nolasīt vienas grupas nosaukumu. Somu grupas. Jā. Starp citu, Logo izskatās šāds. Ekrāna apakšā šeit mēs viņu liksim. Logo izskatās šāds. Un tas ir arī nosaukums, tur reāli tas ir rakstīts. Jā, mēģināšu izlasīt pēc iespējas ātrāk. Intercerebrally consuming cephalgia through the cranium macerating debris fucked manure ingested remains of mind fucked catalepsis weakened market from this fucked fragments from the deepest depths of the unabased repticulum pieces of erotic shit masses which gave birth to worthless anox as travesty for cum-stained whoreface sluts enslaved by this stupid society full of fetal garbages or just 55 gore. Un tas nebija viņa monologs, tas bija grupas nosaukums. Lasu pirmo reizi reāli. Tas ir grupas nosaukums. Jā, 55 Gore ir viena no grupām, kas arī uzstāsies šogad. Ir ļoti daudz grupas. Cik ir grupas šogad kopā? Nezinu, kaut kas 40 plus. Kaut kas 40 plus. Tiem, kas interesē www.monkeypride.com, ieiet, izlasiet, mēs tagad neiesim saukt esošie. Nevar viss. Tātad grupas no visas pasaules. Un es skatos ļoti daudz grupas no Spānijas. Jā, tur ir maz neliels bariņš ir no Spānijas. Jā. Nu, labi, Spānija ir palielāka, nedaudz palielāka nekā Latvija, ja? Bet, ir no Baskiem, no Madrides, no Barcelonas un no Katalonijas, no Spānijas un no Baskiem, teiksim tā. Okay. Latviešiem tas viss ir Spānija. Jā, latviešiem viss būs Spānija. Tas pats, kas Latgale arī ir Latvija. Ok, labi. Viena no tādām grupām, ko mēs varētu izcelt, kas šogad uzstāsies, ir Teething. Jā, Teething. Kaut kas ar zobiem tā kā. Teething. Ko tu varētu teikt par šo grupu? Lieliska grupa. Ļoti, ļoti iespaidīgs šovs parasti no vokālista. Vokālists ir dzimis Filipīnās, bet dzīvo Madridē. Aha, mums vēl Filipīnas pārstāvēts. Jā, arī, teiksim, Āzija vēl viena, teiksim. Bet, viņš dzied par lietām, kas viņam, teiksim, dzīvē traucēja, kā viņam, teiksim, uzskatīja par niecību Madridē, un viņš teica, ka Madridē ir visrasistiskākā valsts, pilsēta pasaulē, tāpēc, ka viņš bija filipīnietis. Bet, tētis viņam ir spānietis, un, dzīvē jau dažādi gadās tā. Bet, Ok, paklausīsimies kaut ko no Teething, Striking Fires. About a band named Teething, a hardcore band. What's about striking fires on the first whip? Fucking striking fires on regret. No peace, no trilogy. Nopietni veči izklausās. Viņi ir tādi mīļumiņi. Mīļumiņi? Jā, dzīvē viņi mīļumiņi. Jā, tas ap citu ir tāda lieta, kad bieži vien cilvēkiem šeit, kad smagās mūzikas izpildītāji un viņu fani vienmēr tādi cilvēki. Bet patiesībā viņi ļoti mīļi cilvēki. Tieši tā arī ir. Šī tas ir labs, jā. Viņiem ļoti labs splits ir ar Našgulu, arī no Koruņas viena grupa. Droši vien, ka nākošais gads atbrauks pie mums ciemos arī. Interesants fakts, viņi uztaisīja savas figūriņas paši savējās. Ļoti interesanti. Ķipā tirgojās suvenīros, merčā? Jā. Tā kā lielīt? Runāja par merču. Jā, runājot par merču. Mums jau Kristaps Āsnesa pirmos suvenīrus. Mediātors, Monkey Pride. Uzlīmītes. Būs vēl krekliņi, somiņas. Viss būs. Šortiņi arī būs. Un šortiņi arī. Te īpašie šortiņi. Tas ir atsevišķi stāsts. Pači arī vēl top.
Viņi pēdējo gadu spēlēja bez basista, jā. Un tikai trietā, un tad viņi dabūja basistu atpakaļ, un tā, ka būs četratā. Bet kāds cits aizvietoja tā kā basu, tomēr? Bez basista. Vienkārši bez basu. Tas ir tā drosmīgi. Jo basu tomēr to pamatiņu tur. Bet, ģitārists izvilka arī visu basu. Ģitārists vienkārši kombītī basu vairāk uzgriez. Tā lai riktīgi iet cauri. Ok, vēl bišķi par grupām, kas uzstāsies. Ir tāda grupa Rektāls Smegma. Kas tā ir pa grupu, Magī? Nīderlandes tāda veca grupa, bet, viņi teiksim, var Kretīni mūsu vecumā? Tavā vecumā. Palielam, jā, tavā. Ļoti labi viņi sāk Gorgrants Grindkors, un viņi tā arī turpina, un viņi iekustina diezgan publiku. Tāds ir, ka tie žanri ir, un kādi viņi tiek pārstāvēti? Palielam mēs cenšamies Grindkors, Gorgrants, bet mēs arī pasaucam kādu smagmetālu grupu vai, teiksim, vai folku. Tautas dziesmas no Zaķa. Labi, Zaķis ir Zaķis ir tavs. Zaķis ir savs žanrs. Zaķis spēndē, Zaķis ir jaunais Rainis. Jā, jaunais Rainis. Jaunais Rainis arī būs. Nē, Reinis jaunais. Reinis, Bet cik es sapratu, no Reņa būs kaut kāda grindkorīgāka programma. Jā. Tā ka, gaidām. Ok, gaidīsim, un kamēr mēs gaidām. Būs pilns pārsteigumu, kā sakot. Labs. Tikmēr mēs bišķi paklausīsimies arī Rektāls Smegma. Ziet. Šis no tās filmas ir. Jā? Metal Helmet Jacket. Šitas labs. Jā. Ziemassvētku dziesma. Man jau patīk ievedz. Kā dziesma saucās? Dziesma saucās Hitler only had one ball. Jeb šo necienījumiem Hitler kungam tikai vienu olu. Tā jau izklausās, kāds jau to... Viņš centās kompensēt kaut kur savādāk. Kā mēs arī redzam jūtai, I like to lick arseholes. Šitas ir labs patiesībā. Redz, kāds ļoti interesants, tur tā kā zirdziņi, jā, šitie visādi krāsaini. Un dāma, kas atgādīs par Whitney Houston. Keep on smiling. Šitas ir ļoti tāds zemteksts. Viņiem nesen iznāca jauns albums un var ievērtēt. Viņi pieturās pie savām tradīcijām. Bet gan jau albumu varēs iegādāties vietas arī. Protams, un arī vinils un visu Vinils, plates, un tas man patīk, ka uz vietas tu arī nopirkt visu mērķu. Mākslinieki ir turpat. Nevis tas skatuves, aiz apsargiem vēl kaut kā, bet vienkārši turpat, iespējams, ka viņi paši arī tirgo. Jā, Viss tev rokas tiepiena vai pat tuvāk attālu. Tu vari pieiet, paspiest roku, pateikt, iedzert tādiņu, paldies, viņi tev pateiks. Un vēl viena grupa ir Holokausto kanibali, arī no Spānijas. Nē, šie ir portugāļi. Šie ir portugāļi. Ok. Tagad par Hitleru bija tik un tā holokausts. Jā. Tēma turpinās. Paklausīsimies, ko dara šitie džeki. Viņi arī moči izklausās. Tas ir labs liriku video, ja pat reiz portugāls tur dziedāt līdzi. Tagad pamēģinās. Majestosā, Kristā Karnulā! Vienīgais tā portugāļu izrunēja savā. Nā, vienīgi izrunēja savā. Bet mans akcents bija... Akcents jau tur vienmēr, jā. Jā, Hannibal Holocaust bija tāda veca filma, diezgan populāra. Tieši metāla mūzikas cienītājiem, kas principā ir bāzēta uz patiesiem stāstiem. Šitas ir labs. Nē, es skatos, kad festivālā ārzemju grupas ir krietni pārstāvētas, bet,
mūsu pašu Latvijas grupas kādas? Tautieši. Mums ir pietiekoši letiņu, teiksim, nu, tie paši Pretinaturāli, tad ir PND un All Day Long. PND un All Day Long principā ir pamatsastāvs visam Praidam, jo viņi bija pirmajā. Viņi brauc pie tevis zīšanas dienu, viņi katru dienu ierodās, jā. Klasika. Un tad, man liekas, Zaķis vienmēr arī būs pamatsastāvā, tāpēc, jā. Viņš apēdājs Jā. šogad būs, jā, mēs sarunājam, ka vajadzētu apēdāju arī paņemt, jo apēdājs jau ir latviešu klasika. Jo. Un tad mēs paņēmām jauniņos, kā teiksim, kā The Crowbites un tad Razormaid un Akšalots un nu, vēl pārītis. Tur Reinis jaunais, piemēram, nāks ar savu programmu, viņš speciāli, cik man zināms, viņš speciāli taisa kaut tādu grindīgāku programmu no Reini jaunā, nu, tas ir interesanti. Speciāli tev. Jā. Un tad mums, es uzskatu, ka diezgan labi. Tur vēl kaut tādi all in measures, arī no Rīgas 3 cilvēku grupiņi, tāda arī jauna tāds grandžiņš. Redzēsim. Mēs jau te paspriedām arī, ka ir kaut kādas supergrupas, kas speciāli apvienojuši šitam festivālam. Vai uzstājusās jaunas grupas tieši priekšfestivālā? Jā, būs supergrupa Ezītes Pīzdā. Nosaukums ir tāds, kāds viņš ir, tāpēc, ka es viņu vienkārši ierakstīju tādā veidā. Okay. Tu izdomāji nosaukumu. Okay. Protams, arī būs tie vecie, teiksim, tādas vecākas lietas, kas ir Varkals, Svelme, un tā Svelme ir diezgan interesanta grupa, no tāds. Un tad būs tāds Tērauds, tāds vairāk nacionāli noskaņots, patriotiski. Es nezinu, kad viņi vispār pēdējo reizi uzstājušies, bet, nu... Ļoti sen, man liekas, kaut kā... Dzīvojam, man liekas, Noreiz, bet es kaut kur redzēju... Tāpēc vien ir vērts braukt. Es kaut kur Trūmetālā redzēju, Tērauds varētu atjaunot it kā, jā. Un tad es vēl neesmu tā pārāk izziņojot, bet viņi ir atjaunoti. Labs. Un tātad Latvijas grupas arī diezgan nopietni pārstāvētas. Un, tev kaut ziņa atnāca. Jā, atvainojos. Jā. Zini kā jau pasākuma organizators, viņam jābūt pieejamam. Dienakti sasniedzamam. Man uzrakstīja Zviedru grupa Dīma Norris. Atsūtīja savu setlistu. Apstiprināšanai? Nu, man liekas, es viņam pateicu, kā labāk man šķistu, un viņi arī aptuveni atsūtīja to. Kā mums te? Ok. Tur ir dziesmu saraksts, jā. Paklausamies kaut ko no viņiem. Jā, varētu. Tā ir kaut kāda jauna grupa? Nē, viņiem jau ir diezgan vēstura, bet viņi, man liekas, pirmo reizi spēlēs Latvijā. Un vispār ārpus Zviedrijas. Pirmoreiz ārpus Zviedrijas un uzreiz Vandānos? Jā. Uzreiz Vandānos. Ir ar ko lepoties. Čeki kraps. Uzliksim vienu viņa dziesmu, Minores Fallen, jā? Pareizi. Aiziet, paklausamies. Kādā viņš jau super, jā. Poverīts aiziet. Šis ir tāds klasiskāks metāls. Vismaz ievadā. Jā. Kā nezinām, ļoti plašs žanrs pārstāvēts festivālā. Visus mēģinām. Kaut kādu oldschooliņu nedaudz atgādina arī. Vai ne? Arī tā bilde, visa viņa, tas klips tā atgādina. Meihemu nedaudz. Arī stulbi maldos. Varbūt kaut kas tur ir. Nedaudz kopē, bet... Ļoti neslikti. Ļoti klasisks medās, man vajag. Viņš vairāk uz palvarīta velk, bet viņš tāds pasmagāks palvarītas. Jā. Ar bleķa pieskaņu. Vai ne? Ar bleķa pieskaņu. Jā.
Nu, maziņš ieskats ir gūts, jo, ja mēs koncentrēsim visas grupas, kas uzstāties Monkey Pride'ā, mēs te sēdēsim 3 dienas, jo Monkey Pride ir 3 dienas. Tā, un varbūt arī mūsu alus galvai ir kāds jautājums Monkeyam. Labvakar, kā nokļūt precīzi līdz šim festivālam? O, tas labs jautājums. Tas vienkārši. Ņemam vilcienu, autobusu līdz Līvānu stacijai un ceļamies pāri ar pārceltuvi. Pāri Daugoju, jā. Tā ir vienīgā pārceltuve, principā, kas ceļ pāri Daugoju palikusi. Oh, wow! Tā, ka tas atkal ir notikums. Jā, Tas ir varēts notikums. Un, protams, ar mašīnu arī var. Vāze, ieliec. Jā, atvainojos, tramvajs, trolejbus neiet, bet, Līdz Juglē un tad ar stopiem, starp citu. Stopiem arī var. Ar riteni arī tik ļoti gribi. Vai arī pašā Facebook grupā iemetam savu ziņu un gan jau kāds paķers pa ceļu. Bet tā pārceltuve, kā viņa strādā? Mašīna. Čeks, No cikiem līdz cikiem viņa strādā? No 8 rītā līdz 9 vakarā. Bet, ja kādam ir problēmas un kāds tiek vēlāk, vienmēr visu var sarunāt. Tur numuriņš zvani. Numuriņš ir man, jā. Zvani man un tad mēs sarunājam. Un Čeks uz pārceltuvi atbrauks un speciāli tevi ar tavu mugureni vai mašīnu, vai vilcienu, vai ar ko tu būs atbraucis. Uz šo vislabāko burvīgo festivālu. Jā. Galvenais brauc šādā tērpā. Jā, un uztais video, kā tu Sāc jau no stacijā, kā tu kāpsi vilcienā. Tu jau vari sākt iet ar kājām. Un mums ir pats pirmais kanāla garāžu reaģē konkurss. Kurā var dabūt diezgan vērtīgu balvu. Vaņģi, kas ir par konkursu? Vienu aproci. Un vienu alus glāzi. Un starp citu alus glāze būs pilna ar ilggadējo sadarbības partneri Kupolā Aliņu. Hopalā. Jā, jautājums. Un kas ir jādara konkursā? Jautājums konkursā ir tāds. Cik grupas šogad festivālā ir no... Nepiedalīsies no Latvijas. Rakstiet komentārā, cik šogad grupas Monkey Pride'ā ir no Spānijas. Ir no Spānijas. Un attiecīgi mēs tad izlozēsim pareizo atbildi. Visas atbildes ir pieejamas mājaslapā. monkeypride.com. Tieši tā. Tātad pie mums šodien bija ciemos Monkeys, kurš tādā veidā svin savu dzimšanas dienu, kā ir ar sviecējiem. Es nezinu, festivālā. Es vairs pat neatceros, cik viņi tur ir. Jo visi grib tevi apsveikt, vai ne? Cik biļetes, tik sveicēji. Jā, klausties, skatītāji, brauciet ar dāvanām, kas tas ir? Jā, starp citādi cilvēkam ir dzimšanas diena. Bet es domāju, ka Monkeyam labākā dāvana būs, jūs vienkārši atbrauksiet un baudīsiet to, ko viņš mums ir sagādājis. Es domāju, ka tas ir fantastisks festivāls. Jā, manuprāt, labākā dāvana ir jūsu smaidi. Tieši tā. Mans smaids joprojām no pagājušā un aizpagājušā gadā nebeidz rimties. Tieši tā. Tātad atgādinam vēlreiz. Monkey Pride 17. jūlijas, Vandāni. Cikos sākam? 17. man liekas, vēl ir 7:30 sākam. Nu, cikos ir, tikos sākam. 7:30 no rīta jau sākam. Tas jau ir piekdienā. Tas jau piekdienā sākam 7:30. Šis ir YouTube kanāls Garāža Reaģē. Un tiekamies šogad Monkey Pride'ā. Jā. Obligāti.